Laukuma saimnieks Hokejs Rīga uzņems viesus Mogo RSU komandu. Rods uzvariem dienā. Erdman metiens bloķēts un Gins Meija jau dodās pretuzbrukumā. Gins Meija un metiens neizdodās Mogo komandas kapteinim. Kārtīgs trauksmes zvans pie Hokejs Rīgas sargātajiem vārtiem. Obuks atspēlē Danovskim. Danovskim metiens vārtu virzienā. Obuks. Ansons. Ansons metiens lido garām vārtiem, bet poga gandrīz pielibo ripu vārtos. Ripu vārtu priekšā biežās metiens bloķēts. Krūms bloķē Daņilovu metienu. Šobrīd jau Daugaviņš pretuzbrukumā. Krūma metienu atsit un tikmēr jau uz tukšiem vārtiem neizdodas. Tukšos vārtos ripu iestumt Deividam Sarkanim un atklāt šīs spēles rezultātu. Rips pie laukuma apmals, Gins Meija atspēlē Bērziņam. Renards Bērziņš metiens vārtī! 1-0 Renards Bērziņš. Atklāja šīs spēles rezultātu pēc metiena no zilās līnijas, pārspējot Krīsteru Plēpi pirmoreiz šajā spēlē, kad pirmajā periodā vēl jāspēlē 8 minūtes un 23 sekundes. Vengers atspēlē Orlovam. Metiens no zilās līnijas bloķēts un atkārtots metiens vārtī. Ralfs Dragons panāk 2-0 šīs dienas spēlē. Atlēkušo ripu veiksmīgi raidot Plēpja sargātajos vārtos. Jau bišķins nepatīs piespēle. Metiens tieši virsū Plēpim. Metiens no zilās līnijas. Un ripa atlec vārtu priekšā. Un ripa piespiesta. Un pagrūstīšanos vārtu priekšā. Ripa pie Krīstera Plēpja. Un, protams, jaunie hokejisti neļaus apiežot savu vārtu vīru. Ziemiņš augšā Renartam Bērziņam. Uz zilās līnijas piespēl Zemītim. Zemīts ripa vārtu priekšā un Gins Meija panāk 3-0. Skaitliskajā vairākumā pārspējot Krīsteru Plēpi. Pēc Zemīša atlēkušās ripas vārtu priekšā pirmais. Veiklāks izrādās Gins Meija. Gins Meija centās vienā pieskārienā. Izdod vārtu priekš. Tas jām izdodas ar otro piegājienu. Deivids Sarkans jau dodās pretuzbrukumā. Deivids Sarkans metiens no nērtās. Mogo komanda pārliecinās nospēlē savā aizsardzības zonā, bet neveiksmīgi iesāk uzbrukumu. Raujās uz vārtu priekšu un ripa jau pie meža sarga. Tur Obukam tiek izteiktas pretenzijas, kā viņš devies pakaļ atlēkušai ripai. Ginta Meija metiens bloķēts pretuzbrukumā Hokejs Rīga. Piespēl Tāmeniekam, Tāmenieku metiens. Bet tur Konšovs pirmais pie ripas, bet neveiksmīgi nospēlē. Ansons piespēl Zemītim, atsit ripu Plēpis. Un vārtī. 4-0 panāk Mogo komanda. Pārspēc arī Krīsters Plēpis 4. reizi šīs dienas spēlē. Uzdo augstu gaisā. Ziemiņš. Ločmēls. Atsit ripu Plēpis. Šobrīd Hokejs Rīga centās iesākt pretuzbrukumu, bet Renards Bērziņš ļoti veiksmīgi pārķer ripu. Daugaviņa metiens skar vārtu stabu. Vārtu stabs pašā periodā ievadā Galādi. Bet to kontrolē Mogo spēlētāji. Kļūdās piespēlē. Biškins piespēl uz vārtu priekšu. Metiens no Asleņķa. Tiesnes rāda, ka vārti nav gūti. Spēle turpinās. Uzbrukumā dodās Mogo komanda. Krūms iespēl uzbrukuma zonā. Orlovs. Metiens. Ripa vārtu priekšā un vārtī! Ingus Ločmēls izdara metienu pa vārtiem. Skatīsimies atkārtojumu. No man skatu punkts nebija redzams. Vai arī pat aizsno no Ingus Ločmēls šķērsoja vārtu līniju. Meija. Iestāv uzbrukuma zonā Meija. Sotnieku metiens atsit Plēpis. Nopatēt ripu Deivids Sarkans. Metiens Vasiļev izpildījumā no zilās līnijas. Atsit ripu Plēpis. Šobrīd jau Daugaviņš ar ripu uzbrukuma zonā. Pietur ripu Kaspars Daugaviņš. Piespēls Dragon metiens. Neapturot ripu, nācit ripu Plēpis. Gins Meija. Piespēlēs Sotniekam. Sotnieks ātrumā iesdos zonā, metiens. Ripu pie Plēpja. Vārtos ieslīd Kristaps Sotnieks, nevis ripā, un uzreiz Gins Meija. Neapmierināts ar redzēto laukumā. Piespēle Ločmelim. Ločmels aiz saviem vārtiem. Neizdodas piespēle Ločmelim un neizdodas Obukam. Bičevskis piespēlē
Orlovam. Orlov metiens vārtī! 6-0! Artemijs Orlovs gūst 6. vārtus Mogo RSU komandas labā ar metienu no zilās līnijas. Deivids Sarkans iesto zonā piebremzē, atstāja Ripu Daugaviņš. Daugaviņš tālāk uz Ansonu. Un piespēles tukšiem vārtiem atcīt Ripu Plēpis. Ripu pie laukuma apmals piespiež Erdmans Hermans, bet tiek atbruņots. Zaicevs skaisti nomaiņa pretspētais. Zaicev metiens Ripu vārtu priekšā. Rots iesto uzbrukuma zonā. Saņem Ripa atpakaļ. Rota metiens vārtu stabs. Vārtu stabs glābi Kārli Mežsargu. Laugalis. Metiens vārtu stabs. Vēlreiz vārtu stabs. Katrā periodā gūstot pa 2 vārtiem ar rezultātu 6-0. Mogo RSU komanda izcīna uzvaru pār Hokeja skolu Rīgu.